Esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi. Jūsu pretinieks velns staigā apkārt kā lauva rūgdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Tam turieties pretī stipri ticībā. 1. Pētera vēstule 5. nodaļa 8. un 9. panta sākums. Esi sveicināts jaunā Dieva žēlstības dienā. Es ticu, ka tu priecājies atvērt šo vēstījumu un saņemt no Dieva to spēku, ko viņš tev grib šodien iedot. Un šodien vārds, pie kura es gribu pieķerties, ir stipri ticībā. Visu šo nedēļu, gandrīz visu nedēļu es runāju no šīs raksturvietas un dalos ar spēcīgu, manuprāt, ļoti spēcīgu vārdu. Viņš par to esiet skaidrā prātā, es runāju jau pirmdien, un man ir jautājums, vai tu būsi tas, kuru velns varēs aprīt, vai es būšu tas, ko velns var aprīt. Un tad viņš saka, turies pretī stiprs ticībā. Turies pretī stiprs ticībā. Un tad rodas jautājums, kas ir ticība? Vai tas ir luterānisms, baptisms, katolicisms? Kas ir ticība? Un vairumā gadījumu cilvēki tā arī uztver, ka ticība ir piederēt luterāņiem, katoļiem, pareizticīgajiem, bet Bībele, vēstules ebrejiem 11. nodaļas 1. pantā saka, ka ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Ko Dievs ar to pasaka? Un ko Dievs sagaida no manas ticības? Kas ir mana ticība? Un, kad es lasu vārdu, un jo ilgāk es to studēju un pētu, es saprotu, ka ticēt Dievam nozīmē ticēt tam, ko viņš ir parādījis, uzrakstījis šeit, vairāk kā tam, ko redz manas acis, jūt mani orgāni, saka mani apstākļi. Ja Dievs saka, ka es ar Jēzus brūcēm esmu dziedināts, punkts, bez variantiem. Es tam ticu un stāvu tajā. Turies stiprs ticībā. Lūk, mēs atgriežamies pie šīs pazemošanās zem Dievu varenās rokas. Kad viņš saka 6. pantā, tad pazemojieties apakš Dieva varenās rokas. Un 9. viņš noslēdz. Vēlnam turies stiprs ticībā. Dievs sagaida, ka tu stāvēsi tajā, ko viņš ir teicis, lai kā izskatītos apstākļi. Neliela liecība. Es daudzus gadus stāvēju ticībā, ka Dievs atvedīs vienu manu dēlu no Amerikas mājās, ka viņš atgriezīs viņu pie sevis un viņš atgriezīsies pie Dieva no visas savas sirds, un situācija nebūtu tā neizskatījās, bet šodien viņš ir laimīgi precējies, viņš ir ar Dievu, jā, nevar būt tik stingri, kā es gribētu, bet Dievs taču teica, ka viņš atgriezīsies pie Dieva no visas savas sirds, un tā tam būs būt. Tāpēc daudzas lietas es savā dzīvē esmu redzējis piepildāmies, īstenojamies pretēji apstākļiem. Milzīgs pārsteigums bija, kad es saņēmu savā telefonā ielūgumu uz kāzām, kurus organizēja dēls, kurš vispār šķita ir nolēms neaprecēties. Jā, viņam bija attiecības, jā, mums ir mazmeitiņa, bet sakārtot savas attiecības Dieva un cilvēku priekšā, viņš kategoriski atteicās. Un tad notika, es biju uz pauzi, es saku godīgi. Tāpēc stāvēsim stipri ticībā. Tas ir tas, ko Jēzus no mums sagaida. Tas ir tas, kāpēc viņš izlēja savas asinis Golgātas krustā, skatoties uz mums nākotnes acīm un redzot, ka mēs turēsimies vēlnam pretī stipri ticībā. Tas ir tas, ko nozīmē pazemoties apakš Dieva varenās rokas. Kad tu turies stiprs ticībā, Sātanam nav izredžu. Jākab vēstulē teikts, stājieties pretim vēlnam, un viņš bēgs no jums. Nevis varbūt bēgs, nevis iespējams, bet bēgs.
Tēvs, es Tev pateicos par spēku, varu un autoritāti, ko Tu man dod Jēzus vārdā. Es Tev pateicos, ka Tu turi savu roku pār mani, ka Tu dod man vārdu, ka Tu stiprini man ticībā. Es stāvēšu ticībā tam, ko Tu esi teicis, pāri par to, ko saka apstākļi, situācijas, vai manas sajūtas, vai manas acis, vai manas ausis. Es pateicos Tev, Tēvs, ka Tavs vārds stāv pāri visiem vārdiem. Un es pateicos, ka es uzvaru ar Tevi. Paldies Tev, Tēvs, man uzvara pieder Tev. Es pienesīšu Tev šo vainagu ar gavilēm un sajūsmu un pielūgsmi un pateicos Tev, Tēvs, ka Tu vadi manu dzīvi tā, lai par to Tev tiek visa slava, viss gods un visa pateicība. Vai no manis, vai no citiem. Jēzus vārdā. Āmen. Āmen.